Sveicināti, godātie skatītāji! Es varu droši teikt, ka mēs būsim šodien vieni no pirmajiem, kas raidījumā dzirdēsim par arheoloģiskajiem pētījumiem Latvijā 2010. un 2011. gadā, teiksim, par pašu svaigāko informāciju, kas arheoloģijā ir noticis svarīgs, cik svarīgs tas ir visai Latvijai, cik svarīgs tas ir Eiropai un pasaulē. Un var teikt, studijā jau ir arheologs, Latvijas arheologu biedrības vadītājs un profesors, Latvijas kultūras akadēmijas profesors Juris Urtāns. Labvakar! Sveicināti vēlreiz. Un tātad, bet pirms mēs sākam runāt par Latvijas arheologu pētījumiem Latvijā, varbūt atcerēšos vienu tādu teicienu. Pirms kāda laika lasīju, ka jums pieder tāds ļoti interesants teiciens, ka pieejamās zināšanas par Latvijas senāko pagātni ir tik niecīgas kā skudras zināšanas par Gaiziņkalna lielumu. Kad šie vārdi tika teikti un vai šajā laika posmā līdz šodienai ir kaut kas mainījies uz labo pusi? Un mums tas niecīgums par zināšanu līmenis vairs nav? Jā, ne, tas bija teikts viens gads 7, 8 atpakaļ. Viens savus grāmatiņas ievadā. Es joprojām palieku pie šīs pārliecības, ka tās zināšanas nav tās lielākās, un 7, 8 gadu laikā droši vien, ka mēs nezinu, vai to tik ļoti varam izmainīt. Bet, ja kas, es tomēr citēšu te pats sev. Tur tālāk tas teiciens par to skudru bija tāds. Bet tas nenozīmē, ka skudra negrib apzināt Gaiziņkalna lielumu. Tā ka skudrai arī tas uzdevums ir. Vēl briesmīgāk ir, ja skudra negrib to darīt. Skudrai tas ir jāgrib darīt. Bet tur jau ir tā galvenā lieta, ka mēs nezinām to salīdzinājumu. Tas varbūt ir skaisti vārdi, bet mums jau nav atskaites punkta, ko mēs īsti nezinām. Un, ja mēs īsti nezinām, tad varbūt mēs zinām visu, vai otrādi. Jā, bet arheoloģiskie pētījumi spēja apstiprināt vai atklāt kaut ko pilnīgi no jauna, jo, cik es saprotu, tad arī tie būtu tikai traktējumi par zinām kaut kādu versiju, kad tas tā ir bijis, vai tas ir pilnīgi patiesi jau kaut kāds virziens vai punkts vēsturē? Tas ir jautājums par avotu pētniecību, par avotu kritiku, cik mēs varam ticēt vai nevaram ticēt. Un, kaut kam jau mēs varam ticēt, un arheoloģija varbūt ir tā lieta, kur tās lietas ir ļoti precīzas, diezgan mēs varam samērīt, izmērīt garums, platums, bet tad iestājās nākošais jautājums. Labi, mēs zinām, cik ir garš un cik ir plats un cik ir smags, un tad, jo visām tām vēstures un arī arheoloģijas izstrādnēm ļoti būtisks ir tas stāstījums, ko tad viņš dod, kādu atziņu vai kādu stāstu mēs to iegūstam. Ja tā viena lauska vai cirvis vai kas stāsta tikai to, ka viņš ir lauska vai cirvis, tad tas nav interesanti. Mums vajag stāstījumu, un ja to stāstījumu mēs dabūjam, tad arheoloģija jau paliekās par kaut ko vairāk nekā tādu profesionāļu nišu, kur viņi apmainās ar savām zināšanām par lausku biezumu vai cirvju asumu. Man tāpat mani draugi, kuri starp citu ir studējuši vēsturi, teica, ka viņiem pilnīgi ir skaidrs, ka arheoloģijai ir bijis jābūt vienai no labāk apmaksātajām zinātnes nozarēm un virzieniem, jo, piemēram, daudzās valstīs viņi nemaz nevarot atļauties tādu prieku, kā veikt arheoloģiskos izrakumus, kuras nav tik bagātas valstis. Bet kā jūs uz to raugaties, vai tas tiešām ir dārga nozare, arheoloģija? Grūti atbildēt. Es tepat baidos pateikšu, ka lēta nozara nebūs laba, pateikšu, ka dārga arī nebūs laba. Droši vien, ka tā atbilde jau ir kaut kur pa vidu. Ir lietas, kas tiešām nav lētas, un ir lietas, kas varbūt nav tik dārgas savukārt. Jo mēs jau ļoti daudz pašlaik paļaujamies uz tehnikām, uz tehnoloģijām un tādām lietām, kas nav lētas. Bet tās labās, gudrās tehnikas lielā mērā jau tāpat labs. Vien ir tikai drusku varbūt advancētākas lietas. Tā varbūt arī nemaz nav tas bagātās valsts. Nezinu vai. Varbūt te ir cits kaut kas, ka mainās gan likumdošana, gan paradigma par to, kas ir arheoloģija. Varbūt tā to var pagriezt. Pirms gadiem 20 kāds mani satiktu un prasītu, kas tu esi arheologs. Tad nākošais jautājums kāds būtu? Ko tu roc? Jo arheologam jārok. Ja viņš nerok, tad viņš īsti nav arheologs. Šobrīd tā vairs īsti nav. Ļoti daudz arheologi
es to skaitā nemaz jau tik daudz mēs nerokam, un ir tik daudz dažādas nozares, kur tā arheoloģiskā rakšana, jeb arheoloģiska izrakuma, ka tas vairs nav tik būtiski, jeb iegūstam informāciju ar kaut ko citu, ar metodēm, kas nav tās destruktīvās vai invazīvās, vai vēl tā. Varbūt par tām metodēm, vai to gaisa būšanu no augšas, to arheoloģisko pētniecību arī mēs varam saukt par kādu metodu? Jā, protams, tā ir vairs ne tikai metoda, tā ir zinātņu nozara jau, tā ir, pirms gadiem 20-30 arheoloģija sauc par vēstures palīgu nozari, tad šobrīd jau zem arheoloģijas jau ir palīgu nozars, jeb apakšnozars, un, tā ir tas, ko sauc latviešu valodā, laikam, gaisa arheoloģija, starptautiski tā būtu aerāla arheoloģija, tas pats jau vien ir. Bet arī tas jau vairs īsti nav pareizi, jo gaiss, kurā vietā beidzās gaiss, ja mēs skatāmies no satelīta, tad tur tā gaisa tā kā mazāk, bet iegājies ir gaiss, jeb aerālais, un tagad tās tehnoloģijas attīstās, un tiešām diezgan daudz jau kaut ko var ieraudzīt, lai gan atkal viņas jau nav lētas, un jā. Un kāda vēl ir kāda cita metode, labi, tā gaisa metode, tā gaisa arheoloģija ir interesanta, un vēl kas arheoloģija? Tā nav gan metode, gan apakšnozara. Tas ir viens un otrs. Metode, tas varbūt ir izrakumi, kas ir metode, bet varbūt arī dažādas zemes caurskatīšanas metodas. Tur ir gan bāzēts uz ģeoradaru sistēmām, gan uz elektrības vadāmībām. Ir daudz, kas pasaka, kas varētu atrasties zem zemes. Bet no apakšnozares, tā diezgan briesmīgi skanēs, bet ir tāda apakšnozara kā terora arheoloģija, piemēram. Kas ir terora arheoloģija? Izklausās diezgan briesmīgi. Ir arī briesmīgi. Tā ir, arheologs parasti strādā tur, kur citi vairs nevar tā zināšanas informāciju iegūt. Terora arheoloģija, tas ir 20. gadsimts, tās ir genocīda lietas, tās ir meža brāļa apšaušanas, ja gribam Latviju, tās ir tādas diezgan briesmīgas lietas. Tur arheoloģija iet rokā ar kriminālistiku, viens otru papildina, un kādreiz jau ir rakstīts un teikts, ka arheoloģija kriminālistika, viņas ir ļoti līdzīgas vienotrai, jo viena un otra no kaut kādiem fragmentiem mēģina atjaunot kopainu. Viens nozieguma kopainu, otrs kaut kādas dzīves kopainu. Ja mēs runājam par to terora arheoloģiju, tad tur, laikam, tā arī ir, ka arheoloģiskās metodas mēģinam atjaunot kaut ko, kas savā laikā ir gribēts, lai būtu noslēpts. Tāds viens piemērs, bet tas nozars ir daudz. Zemūdens arheoloģija, bioarheoloģija, dzīvesvieta arheoloģija, mitrzeemju arheoloģija, daudz kas varētu būt. Vai par tādu arheoloģijas nozari var uzskatīt arī to, ka tiek pētīts pēc izrakumiem, pēc cilvēku kaulu un zobu fragmentiem dažādas slimību izcelšanās un cilvēku dzīves gaitas, vai viņš ir nokļūs kādu laiku dzīvojis lielā trūkumā, vai viņš kādas vielas viņam tur ir pietrūkušas? Jā, tikai tur varbūt pagriezīsim to jautājumu, un man atbild reizē tā, ka tas īsti nav arheologu uzdevums, tas ir, cilvēku ķermeņa pētnieku uzdevums, bet tos materiālus iegūst arheoloģiskos pētījumos. Jā, tā ka pats arheologs nezinu, vai to spēj tā pateikt, jo tās viņa zināšanas nav tādā virzienā virzītas, bet jā, kolēģi tādas lietas skaidro, un Latvijā diezgan labi tas notiekās, tā ka tur ir diezgan interesants lietas par seno medicīnu, par ēdamām lietām, par cilvēku ķermeņu izmaiņām un attiecībām. Jā. Un vēl runājot par, arheoloģiju, parasti tā, es saprotu, ir izrakumi un daudzus gadus, piemēram, 5 vai pat 11 gadus stāv šie izrakumi, it kā neskartu, tur ir arheologi veikuši pētījumu, bet pēc tam tie rakumi ir palikuši. Viņi netiek kā īpaši aizbērti vai kā, bet tagad atkal... Nē, tā varbūt drusku savādāk, atkal pagriezīsim no jautājumu savādāk. Mainās jau arī, kā jebkas tāda arheoloģija mainās, un tas, kas bija pirms 100 gadiem labs un pareizs, šobrīd liekas slikts un nepareizs. Un tas, kas bija pirms 70, 80 gadiem attiecībā uz izrakumiem, Latvijā Pilskalns ļoti maz bija pētīts līdz 30 gadiem. Un tad
notika ļoti plaši, ļoti populāri, ļoti tādi daudzsološi un daudz iegūstoši arheoloģiskie pētījumi, izrakumi Latvijas lielajos pilskalnos 30. gados. Un tajā brīdī tie paši izrakumi, tās senlietas, tas patos ar to visu, tas bija tik augsts, ka to pašu vietu tā kā pat piemirs. Svarīgs bija tas materiāls, tas attieksme. Un nāca pēc tam visas tās vēsturiskās pārmaiņas, kādas bija. Un tā lielie pilskalni palikās arheologi izraka, un tā viņi palikās izrakta ar lielām tranšajām. Pēc tam 60. 70. gados un līdz mūsdienām, tagad ir neiedomājami, ka varētu šobrīd mūsdienās, ka arheologs varētu rakt kādā pilskalnā, teiksim, un pēc saviem izrakumiem atstāt nesakārtotu, vizuāli nesakārtotu. Tas šobrīd par to pat nerunā. Tas ir pats par sevi saprotams, ka viņš ir jāatgriež tādā stāvoklī, kāds tas ir. Ja runājam par 30 gadiem, tad tā nebija. Vienmēr jau var teikt. Jā. Vienmēr jau var teikt kaut ko, ka tas ir kaut kas vecs un tagad ir labāk, bet es domāju, ka vienmēr ir labi. Šobrīd jūs, es dzirdēju vismaz, kā arheologi savat kārtībā Mežotnes pils valni. Arheologi, tur ir mazāk, jā, bet jā, tas ir viens no tādiem, liekas, pēdējo laiku labākiem, interesantākiem projektiem arheoloģijā, kur atkal tādi izrakumi, arheoloģiskie pētījumi jau ir ļoti minimāli, nenotiek, jā. Bet tika jau tagad tik dažas dienas atpakaļ prezentēts tas, ka ir šis projekts daļai pabeigts, milzīgais pārrakums, kas ir 7-8 metri dziļš bijis, valnas pārrakts, viņš ir sakārtots, viņš ir salikts atpakaļ. Un izmestās zemes, izpētītās zemes, kas bija kādreiz pilskalnu plakumā 30. gados, viņas ir sabērts atpakaļ. Pilskalnu plakums ir par 3 daļu lielāks policies. Aizbrauciet, paskatieties, diezgan dīvaini sākumā, bet tas ir tas, kas bija 30. gadu sākumā. Jā. Tātad, vārds sakot, mainās arī attieksme pret visu un gribas to, lai tas būtu atgūt arī sākotnējo skatu, ne tikai atstātu tāds pārrāvums tajā arheoloģijā. Jā. Labi, es domāju, godātie skatītāji, pēc mazas pauzes mēs turpināsim sarunu ar profesoru Urtānu kungu un jau runāsim konkrēti par arheologu veikumu 2010. un 2011. gadā.